Tuvojas brīdis, kad atkal mums tiek bīdīta tā sauktā Stambulas konvencija, un aizvien aktīvāk tiks runāts un spiests uz dažādu iepriekš dabā neeksistējošu būtņu pieņemšanu un viņu tiesību atzīšanu. Tāpēc ir jāiedziļinās šīs lietas patiesajā būtībā. Kas īsti notiek un kas par procesu ir tā sauktais praids? Jā, tieši tāds jautājums. Vai mēs īsti saprotam, ko tas nozīmē, ja neskaita krasu sabiedrības polarizāciju par šo jautājumu? Protams, ka tas ir viens no mērķiem, bet mums ir vajadzīga dziļāka un nopietnāka analīze šajā jautājumā. Ir jānoņem dažādi šī procesa slāņi, lai saprastu, kas tas ir un kas to bīda. Kā zināms, tad to mums pasniedz kā dzimumu līdztiesību, apspiesto minoritāšu tiesību ievērošanu un tam līdzīgi. Bet ja kaut kas tiek uzspiests no visām pusēm, tiem iedoti visi lielie mēdīji, to atbalsta gan visas miljardieru korporācijas, valdības, finanšu institūcijas un starptautiskās organizācijas, medicīnas un izglītības institūcijas. Vai tiešām tā izpaužas apspiestas un beztiesiskas būtnes? Vai drīzāk apspiesti ir dabisko lietu kārtību aizstāvošie ļaudis, kurus intensīvi cenzē un kuri tiek pakļauti šādai bezprecedenta smadzeņu apstrādei? Mēs taču esam atkal apzīmēti kā nepareizi, naida runātāji, homofobi un kas tik ne. Īpaši redzot to, ka visa šī tik labi koordinētā propaganda tiek vērsta uz tiem, kas vismazāk spēj sevi aizsargāt, un tie ir bērni. Ir skaidri jāsaprot, ka tam ir pavisam cits nosaukums, nevis cīņa par tiesībām, bet sociālā inženērija. Ejam uz nākamo slāni. Šī procesa sekas un psiholoģiskā kara sekas ir skaidri redzamas. Depresija jauniešu vidū sit visus rekordus. Pašnāvību skaits strauji pieaug un, kā liecina pētījumi, tad dzimuma maiņas korekcijas bez vecāka atļaujas, par ko tik ļoti cīnās šie aktīvisti, ir viens no iemesliem. Šeit vispār atklājas ļoti tumšas lietas. Vēl kāds pētījums liecina par to, ka attiecīgi pieaug dzimuma identitātes problēmu skaits, bet līdz 70% no šādiem jauniešiem iepriekš bija kāda mentāla problēma. Dažu gadu laikā tas viss ASV ir trīskāršojies. Anglijā 7 gadu laikā dzimuma problēma pieaugums bērnu vidū sastāda 5000%. Tie ir ļoti dramatiski cipari, un ja mēs neiestāsimies pret to, tad tas pats drīzumā gaidāms arī pie mums. Taču kam tad ir izdevīga šāda šausminoša statistika un bērnu kropļošana? Ejam tālāk, nākamā līmenī, un redzam, ka tas nozīmē daudzu miljardu peļņu tiem, kas būs uzsēdinājuši jauniešus dažādām medicīnas programmām, nebeidzamu hormonālo preparātu un operāciju sērijām. Jau pagājušajā gadā tikai ASV dzimuma maiņu operācijas bija $2 miljārdu vērta industrija, bet līdz 2030. gadam tā sasniegs jau 5. Pirms 15 gadiem ASV nebija nevienas tādas speciāli bērniem domātas klīnikas, bet tagad to jau ir 100. Un kas tad ir galvenais šāda procesa kūrētājs? Tā ir jau sen zināmā eugēnistu un abortistu organizācija Planned Parenthood, jeb cilvēku plānotāji. Tieši viņi kļuvuši par līderiem arī transgenderu jomā un kopumā ASV tādus pakalpojumus piedāvāja jau gandrīz 240 klīnikas. Nauda šajā procesā ir skaidri redzama, taču šai gadījumā pat nevar teikt, ka tā būtu īstā ļaunuma sakne, jo ir jāiet vēl dziļāk. Te notiek tas pats, kas ar nesen uzspiestām potēm. Atkal strādā dažādas medicīnas organizācijas un ārsti, kuri stāsta par transgenderu operācijām kā drošām un efektīvām, un ka tieši tādas vajag darīt garīgās veselības uzlabošanai. Tas jau ir atklāts noziegums un meli. Bet vai tas kādreiz ir interesējis lielo farmu un naudas maisus? Vecāki tiek bieži ietekmēti un šantažēti ar to, ka viņiem ir jāļauj bērnam veikt tādas operācijas, citādi viņi būs atbildīgi par to, ka viņš izdarīs pašnāvību. Vai neatgādina Covid laika stāstu par vecmāmiņu glābšanu? Tas, ka tas viss ir barbariski izkropļošana un uzsēdināšanas ķīmijas visai atlikušajai dzīvē, vairs nav interesanti, jo tas nozīmē tiešo peļņu. Nu pat diktatoriskā kaimiņu valstī tika pilnībā aizliegts viss šis, papildinot iepriekš eksistējošo aizliegumu ietekmēt bērnus ar varavīksnes propagandu. Kārtējais diktatorisma akts, pretstatā progresīvajiem rietumiem. Protams, pamazām kaut kas jau notiek arī tur. Cilvēki mostas, protestē un cīnās ar šo sērgu. Kā nu prot? Bet ja uzbrucēja rīcībā ir tik daudz resursu, kā savu ideoloģiju uzspiest, tad viegli tas nav. Tāpēc ir vajadzīga vēl dziļāka izpratne par to, kāpēc tas tiek darīts, jo nauda patiešām te nav galvenais. Tās viņam netrūkst, un šai ideoloģijai tiek izdalīti miljardi visā pasaulē.
Te ir jāsaprot tas, ka visām šīm organizācijām ir ļoti tumša pagātne, un ka to izveide ir balstīta uz eigēnikas, sterilizācijas un depopulācijas idejām, kas nozīmē nepareizo fizisku likvidāciju tiešā veidā. Tam ir ļoti labi dokumentēta vēsture, un otrs lielākais šī neprāta atbalstītājs ir Britu Tavistokas klīnika, kas saistīta ar labi zināmo Tavistokas institūtu, kurš izsenis nodarbojas ar sociālo inženieriju un prāta kontroli. Taču arī tas vēl nav viss. Nākamais ļaunuma līmenis ir pedofīlijas normalizēšana. Negribētos par to īpaši pat runāt, taču tikai viens fakts – modernās gendera līdztiesības idejas tēvs ir Džons Mūnijs, kas to ievies jau 1955. gadā. Un visu savu dzīvi viņš veltīja tieši tam, lai normalizētu idejas par to, ka tā ir tikai viena no erotikas sastāvdaļām, nevis novirze. Viņš nav tāds vienīgais, tāpēc ir jāsaprot, kas sekos nākamais. Tikko šī ideoloģija sasniegs savus pirmos mērķus. Šobrīd tie ir pietiekoši skaidri atklāti. Visu nacionālo, sociālo un ģimenes struktūru izārdīšanu. Tā vietā ieviešot absolūti totalitāru jaunu pasaules kārtību, un tas ir viens no viņa nozīmīgajiem instrumentiem. Tāpēc uz to visu parakstās tik daudzas institūcijas, kuras uzpirktas par lielu naudu, un tik maz ir aktīvisti, kuri cenšas to nepieļaut. Ja tiek ieviesta plānotā digitālā kontrole un pieņemta šobrīd bīdītie likumi par to, ka vecāki nemaz nedrīkst pretoties šim visam, tad nākotne nav sevišķi rožaina. Patreizējais ASV prezidents ir vistiešākais šī procesa un globālo tirānu kalps, kas atbalsta visu, kas šai sakarā ir iespējams. Ne visos štatos tam ir atbalsts un varbūt kaut kas mainīsies pēc nākamgad vēlēšanām, taču mūsu uzdevums ir saprast notiekošo šeit un tagad pie mums. Noņemot visus šos līmeņus, atklājas praida ideja faktiskā realitāte, un tā ir garīgā cīņa par mūsu dvēselēm, par katras tautas, cilvēka un bērnu eksistenci. Vai tiešām viņiem to visu atdosim?